Klusiem soļiem tuvojas svētku laiks. Ziemassvētki ir ne tikai prieks, bet laiks, lai sniegtu palīdzību tiem, kuriem tā ir nepieciešama visvairāk. Hokeja klubs Dinamo Rīga jau kopš savas pastāvēšanas sākuma sadarbojas ar Bērnu slimnīcas fondu, ik sezonu atbalstot dažādus labdarības projektus, kļūstot par eņģeļiem pašiem mazākajiem. Dinamo Rīga ir sporta klubs, kas iestājas par veselīgu dzīvesveidu, izprot bērnu veselības nozīmi visas sabiedrības kontekstā. Tādēļ 7. decembrī Arēnā Rīga norisinājās īpaši Dinamo Rīga hokeja spēle labdarības akcijas Eņģeļi pār Latviju ietvaros. Tu vienmēr būsi mums tas ceļš, kas kopā ejams. Spēles priekšvakarā lieli un mazi hokeja līdzjutēji pulcējās pie Arēnas Rīgas skatuves, kur klātesošos priecēja jaunie mākslinieki un Rīgas Dinamo draugi – Mazā sirds, Linda Garanča, Elīna Kravele, Džaz Dans un jautrie rūķi no Pasaku nama, kas priecēja ar priekšnesumiem un mazākos līdzjutējus arī ar jautrām rotaļām. Šodien vienkārši pēkšņi izdomāju, ka jāatnāk. Manuprāt, tas ir ļoti labi cilvēkiem, kuri dod un cilvēkiem, kuri ņem. Kur iegūst no tā visa kaut ko. Очень здорово. И песни, и танцы. Очень прекрасно все. Спорт – это дружба, это сила, понимаете? Это праздник. Девочки, скажите, да! Jau domājam iet jau kopā ar visiem dejot. Pasakums bērniem arī patīk mums, jā. Mēs par mūsējiem. Par divām Rīgā, pareizi, jā. Visi ar nepacietību gaidīja Dinamo Rīga komandas pārstāvis un komandas talismanu Dinamītu. Klubs Dinamo Rīga ar akciju Eņģeļi pār Latviju kopā ir jau vairākas sezonas. Šajā reizē tika izgatavot speciāli krekli, kuros komanda izgāja laukumā un iesildījās pirms gaidāmās spēles. Tālāk krekli nonāca labdarības ceļos, jo ziedotājiem bija iespēja piedalīties loterijā, kur ziedojot naudas līdzekļus labdarībai bija iespējams iegūt šo vērtīgo talismanu. Esam diezgan priecīgi, ka var šādu pasākumu veikt un kaut kādu labu darbu izdarīt no mūsu puses, kaut arī tas ir kaut krekls vai arī būt šeit. Tā kā jā, paldies jums, ka ieradāties arī tādā kuplā pulkā. Priecīgs Ziemassvētkus! Un lai uzvaram šodien! Eglis gaišums un baltie eņģeļi simbolizē mieru, pateicību un vēlmi sniegt savu mīlestību un atbalstu tiem, kam tas ir nepieciešams visvairāk. Tādēļ arī Dinamo Rīga iestājas par labajiem darbiem, un ik gadu egles aizdegšana pie Arēnas sadarbībā ar Dinamo Rīga hokeja komandu ir kļuvusi par akcijas Eņģeļi pār Latviju vienu no galvenajām pieturvietām. Eglīt, iededzies un Eglīt, iededzies! Kolosāli! Visi tie, kas mēs esam spējīgi darīt, padarīt šo pasauli labāku, mēs to vienkārši darām. Un es domāju, ka hokeisti, tāpat arī kā kluba funkcionāri, viņi to visu ļoti labi saprot, un tas ir tikai tāda likumsakarīga ķēde. Man ir saviņojums un arī ārkārtīgi liels prieks redzēt bērnus uzstājamies, neskatoties par spīti to, ka varbūt laikapstākļi nav tie ideālākie, lai te stundu stāvētu un dziedātu un darbotos, bet visi ir super, visi dejo, visi dzied, priecājās, rūķi rotaļājās ar bērniem. Nu, lieliski. No sākuma bija ļoti augsti, bet pēc tam mēs sasildījāmies un visiem bērniem varbūt patika, es nezinu kā, bet tā iegla bija vispār ļoti skaista un ļoti forša. Tikai Dinamo. Ir Ziemassvētku sajūta, jo vairāk kur ir skaista egli iedegta. Vēl pie tam eglīte kopā ar Eņģeļi pār Latviju. Mēs esam tāda tik ļoti spēcīga nācija, tik ļoti spēcīga latviešu tauta. Mēs mākam atbalstīt viens otru, mēs mākam atbalstīt priekos, bēdās, sporta laukumā un visur citur. Un paskat, beidzot arī sniedziņš uzsniega. Kolosāli! Ikgadējā labdarības akcija Eņģeļi pār Latviju norisinās jau 11. gadu, un tās laikā tiek vākti līdzekļi, lai palīdzētu bērniem uzlabot veselību un piepildīt sapni kļūt veseliem. Ar Dinamo Rīgu sadarbojamies jau gadiem ilgi. Šī sadarbība ir bijusi spēcīga, ilga, fundamentāla un augstu novērtējam to, ka Dinamo atbalsta bērnus, atbalsta akcijas ideju un redzot, teiksim, tā saskaņu ar Dinamo mērķiem par veselīgiem bērniem, par veselīgām ģimenēm, tad attiecīgi mēs varam nodrošināt pamatu tam, lai tas notiktu, un sadarbība, es uzskatu, ka ir bijis ļoti veiksmīga, tāpēc pat vēlos pateikt ļoti lielu paldies Dinamo par to.
Spēles laikā apmeklētājiem bija iespēja atbalstīt akciju, piedalīties labdarības loterijā Arēnā Rīga un ziedot arēnā izvietotajās ziedojuma kastītēs. Lai cilvēki aiziet ar pacelātām emocijām mājās, ar prieku sirdī, zinot, ka viņi ir apvienojuši, gan atbalstījuši Dinamo komandu, gan spējuši izdarīt šo labo darbu un noziedot. Tā kā, vai, ja varbūt nav sanācis noziedot, ja šī skaidrā nauda ir palikusi mājās, bet šī apziņa, kas palīdzu, kas daru, es esmu ieradies, lai kaut ko mainītu. Vai vienkārši varbūt tās aizdomāties par to, ka kādam klājas grūtāk un ir vērts palīdzēt. Ja ne šīs akcijas kontekstā, tad varbūt Ziemassvētkos kādam nesautīgi izdarīt kādu labu darbu. Ģimenes, draugi, skolēni, ārvalstu viesi – tie visi ir hokeja kluba Dinamo Rīga atbalstītāji, kurus vieno azarts un mīlestība pret hokeju. Paši arī būsiet kādreiz Dinamo komandā? Jā. Tu arī spēlēsi hokeju? Jā. Paskatīties tam mājās, kaut ko tur apspriest vēl, kas ko darīja, kā un to taktiku, jā. Agrāk tāds iespējas nebija, un tagad, es saku, iespēja maziem arī iespējas, šad tad arī mums tās brīvbiļetes iedot, ka var tikt, no arī tāpat tās mazie apskatīties, tā visu ģimeni kopā atnākt. Tā kā baigi feini. Tikai Rīga, tikai Dinamo! We come from Canada, we love hockey, just have a good time and checking out Latvia, just working on some stuff. So we love coming to the hockey games. Go, go, Dinamo! Go, go, Dinamo! Lai atbalstītu savu komandu, klātienē Arēnā Rīga bija ieradusies klase no Lielvārdas Edgara Kauliņa vidusskolas. Mēs nākam atbalstīt, tāpēc, ka mums patīk Dinamo un mums visiem patīk hokejs. Šāds sajūta ir, jo ir piekdiena un arī hokeja spēle vakarā. Dinamo! Pirms spēles ar muzikālu pārsteigumu ikvienu priecēja šova X Faktors finālisti – grupa Baritoni. Tās emocijas, kas tika iegūtas šodien, dziedot arēnā, protams, ar puišiem, tas ir neaprakstāmi. Ja man kāds vismaz mēnesi atpakaļ būtu pateicis, Čalī, tu dziedāsi arēnā, un es pateiktu, nē, tu esi saspiedies kaut kur. Ir ļoti forša sajūta, ka cilvēki vienojas ne tikai hokeja skatīšanās priekam, bet arī tam, ka mēs varam palīdzēt citiem. Un, ja mēs to visu varam apvienot, tad jau ir burvīgi. Vispār man šī akcija gan Eņģeļu par Latviju, gan labestības dienas, viss kopā, man liekas, mums tikai viena atgādina, ka ne tikai šajā konkrētajā mēnesī un konkrētajā dienā ir jāpaveic kaut kas labs un skaists, bet par to ir jāatcerās varbūt arī ikdienā ar kādiem maziem darbiem. Grupas Baritoni jaunieši nāk no Latgales, un ik viens ir kaislīgs hokeja līdzjutējs. Tas sirdī ir bijis tuvs jau kopš bērnības. Sekoju līdzi gan Rīgas Dinamo, gan Latvijas hokeja izlasēju, un ik pa laikam arī pats uzspēlēju, bet cilvēkiem nevar rādīt, kā es to daru, bet man pašam patīk. Braucieni uz hokeja spēlēm, tas ir kā sava veida ekskursija, ceļojums neliels, atbraukt uz Rīgu, apskatīties, kas te notiek, spēli pavērot un tā tālāk. Ja netiekam uz spēli, tad vismaz internetā, kā KL mājaslapā, apskatāmies, kā mūsējiem ir gājis vai kā, forši. Vienā no spēlēm mēs iedomājamies, būtu baigi forši, ja mēs uzdziedātu arī tur kādreizi, un tā mēs esam. Grupa Baritoni ir pārliecināta, ka spēks ir vienotībā. Tas spēja panākt uzvaras gan hokeja spēlē, gan arī sniedzot atbalstu piedaloties labdarības akcijā. Tikai Rīga, tikai Dinamo! Īpašu svētku gaisotni arēnā baudīja arī dzimšanas dienas gaviļnieki, jo kopā ar draugiem katrā spēlē ir iespējams izbaudīt hokeja spēles garšu un baudīt savas dzimšanas dienas svinības. Jūtos īstenībā ļoti fantastiskās emocijās un forši, jā, super. Kopā ar draugiem augšā, gatavojamies Ziemassvētkiem kopā ar komandu. Mums arī komandai spēle būs īstenībā veltīta Ziemassvētkiem. Arī pretinieku komandas līdzjutēji pauž gandarījumu par iespēju vērot savas komandas sniegumu arēnā, jo sports vieno tautas, sniedz pozitīvas emocijas un motivē pozitīvām domām un labiem darbiem. Мы очень рады, что хоккейные матчи Салавата Юлаева «Динамо Рига» самые популярные в Риге. Всегда говорят, что у вас замечательная команда. То, что сегодня будет великолепная борьба, это предполагалось. То, что будет аншлаг, я тоже предполагала. И, в общем, мне кажется, все очень хорошо. И вообще я за дружбу народов, чтобы как-то всегда отношения между Латвией и Башкортостаном были такие великолепные,
Atmosfēra arēnā Rīga vienmēr ir lieliska, vienmēr lieliski strādā. Gribās uzslavēt tie, kas ir atbildīgi par mārketingu, par to pašsajūtu radīšanu šeit, jo to vienmēr atzīmē fani, kas atbrauc gan arī no Ufas Baškortastānas, gan arī mums šādi atbrauc no Pēterburgas, no Maskavas, arī no citām pilsētām, arī tepat no Igaunijas dažreiz atbrauc un arī no Lietuvas, un vienmēr visi uzslavēja atmosfēru, kāda šeit ir, visiem vienmēr šeit patīkās, un šodien arī lieliski. Tā tik turēt, forši būt stipram, forši nodarboties ar sportu, un arī hokejisti rāda savu piemēru. Hokeja spēle norisinājās patiesi aizraujošā cīņās. Pirmais periods noslēdzās ar rezultātu 0-2 pretinieku komandas labā, taču jau otrajā spēles periodā tika panākts izlīdzinājums ar 2-2. Latvijas komanda turpināja aktīvu pretuzbrukumu, un jau nākamajā minūtē pēc Līnusa Videla piespēles arī pacitusies pret Laura Dārziņas lītu nonāca vārtos. Tas būtu ļāvis mājiniekiem īsā laikā izvirzīties vadībā, tomēr tiesneši pēc atkārtojuma noskatīšanās nolēma vārtus neieskaitīt. Spēle akcijas Eņģeļi pār Latviju ietvaros šajā reizē noslēdzās ar mūsu komandas zaudējumu, tomēr gandarījums ir par iespēju sniegt atbalstu bērniem. To spēles izskaņā uzsvēra ik viens komandas dalībnieks. Mums bija tāda iespēja šodien uzvilkt šo kreklu un piedalīties šajā akcijā. Atbalsts laika ir svarīgs. Jebkura labdarība, kurš atbalsts ir ļoti, ļoti svarīgs un atgādina cilvēkiem, kad ir jāatbalsta tādas lietas un ka tas ir ļoti svarīgi. Tas ir principā svarīgākais, kas ir. Protams, ka tas ir svarīgi. Varam kaut kādā veidā dot bērniem prieku. Gribās jau darīt arī kaut kādu prieku cilvēkiem ar to, ko mēs darām. Es domāju, tas ļoti svarīgi un apsveicami. Un domāju, tas tikai nāk par labu visiem.